Es tevi atradu. Sveiciens jaunajā epizodē. Es teicu, ka es būšu apakaļ, un es arī esmu. Es biju atnācis kaut ko te pārdot, jā. Un es atradu šo džekiņu, šo bračiņu. Un, jā, dīleris ir nepārāk slepens šajā sezonā. Piedāvā goat spawneri, frog, zombie horse, visādi citi spawneri. Bet visdrīzāk, nopērkot šo spawneri, tos itemus var arī pārdot atpakaļ. Jā, ja mēs atkodīsim pareizo kodu, pareizo sistēmu, atkodīsim. Uzvara būs mūsējā. Bet šobrīd dodamies atpakaļ uz manu bāzi. Kamēr starp epizodēm biju nedaudz... Džekiņš man te... Es varu spierst lido. Ak, Dievs. Un tagad sāk lidot. Labi. Ejam uz manu bāzi. Uztaisies portālu. Jā. Nosaucu... Vispār ieklēmoju šo visu teritoriju. Es arī iepriekš man šeit izdarīju to, bet... Šis neizdarīju. Labi. Īstenībā nav starpība, jo tagad ir ieklēmots. Es savu teritoriju nosaucu par Bambuks. Varbūt OG zina, varbūt nezina, bet tie, kas ir, tie arī zina. Ļoti simbolisks un tuvu sirdī. Parādīšu, man bija baiz. Paguļam. Guļam. Labi, vēl es neko neierakstīju. Un es jau nopirku ranku. Pionieris tagad esmu, jā. Nu, ne jau es nomiršu. GG. Nenomiru. Tas nozīmē, veiksmīga epizode būs, tādēļ nospied tagad laika podziņu. Ko es izdarīju? Uztaisīju portālu, nedaudz pielīdzināju. Pārcēlu vispār burkānus no turienes uz šejieni. Moderators joprojām, administrators joprojām man neatbild, tādēļ joprojām paliek kaps. It kā man netrauca, bet, būtu forši viņu noņemt. Tā, gotiņas. Paņēmu gotiņas, atnesu, viņas bija tur, atnesu šeit. Un tas arī viss, ko es izdarīju starp epizodēm. Nu tā, maz drusciņi. Un es iespandēju 2 soldiers šeit. Tā, lai zombi nesakoši savādākas lietiņas, ja? Šodienas plāns man vajadzētu kaut kādu veidu, kā naudu nedaudz nopelnīt. Es domāju, ka arī koku vajadzētu nedaudz savākt. Mums tā kā vajadzētu bišķīt resursus. Un es domāju, varbūt savu starter base bišķīt uzlabot. Nu, kādu starter base? Vienkārši man viens chests ir. Un ar to bišķi pašāk. Tādēļ būs ļoti superīgi, ja savāktu materiālus varbūt un kaut ko jaudīgāku uzbūvēt. Ir tā diezgan pašāk, tā teiksim godīgi. Tā kā laikam jādodas sirsts koki. Jāvāc materiāli. Un kamēr es te ņēmos ar savu eksu, Shadows atnāca un izdarīja savu darbu. Bum! Viss. Esmu gatavs cirst kokus. Bet kur tie koki mums te vispār ir? Negribos te tūpēt. Paga.
Spawn. Man vajag trinketi paņemt. Esmu nedaudz jau samācies to ar tiem trinketiem. Kur viņi ir? Man bija somā. Kādā somā? Čestā. Viņš tam apmēr. Tā. Un uzspiežam shift pogu, piespiežam, lokācija saglabāta, ka vajadzēs vienkārši abum. Nu tagad nevajag. Un jā, tagad dodamies. Dimantu? Varbūt dimantu vajag atstāt labāk mājās. Labi, atstāsim labāk mājās. Kur ir? Dimantu. Labi. Ceļamies. Mēs ēdam nedaudz, uzgraužam. Man vajag beidzot koku. Koku. Oh! Garām. Labi, atradīšu mežu, būšu apkārt. Es beidzot atradu kokus. Mežu. Tagad pacirtīsim kokus nedaudz. Bet par bāzi es gribētu kaut ko laikam modernu. Es, ja godīgi, gribētu vairākus stilus vienā bāzē apvienot. Tas varbūt nav tik populāri, bet es negribu būt ierobežots. Tādēļ es gribu būt viss. Man vajadzēja patīrietināt inventāri. Upsī. Bet jā, es gribētu viss stils izmēģināt. Kādu vienu māju uz šo tādu, varbūt kādu citu būvu uz šo tādā. Tas varētu būt interesanti. Un es gan jau kādu storiju varētu izdomāt. Bet es vēl neesmu visi droši, vai es tā gribu darīt. Tad pagaidām, jā. Es redzēju, ka ar šo man atbalstītāju ir pieejams vēl Battle Pass. To vajadzētu nedaudz izpētīt. Un vajadzētu kaut kādu XP farmu uztaisīt. Priekš enchantiem. Jo villager ir. Es mendingu dabūšu. Un varbūt cits enchants, kurus man vajag. Tikai kā es emeralds dabūšu. Laikam būs stiki jāpārdod. Apaga, vai vispār nevajag paņemt darbu? Vai šeit tāda feature vairs nestrādā? Kad jāpaņem darbs. Ja es skatos, ka es baigi neko nepelnu. Vispār neko nepelnu. Sacertot koku, mainojot. Es vispār nekas nav. Es man vajadzēju darbu. Bet darbu es nevienu neredzēju spawnot. Varbūt vienkārši tas XP vienkārši kačājas un viss. Bet jā, vajadzētu arī kādu XP farmu. Visdrīzāk taisīšu Enderman farmu. Bet tāds fun fact, es laikam Enderman farmu nekad viens pats neesmu taisījis. Un ja esmu taisījis, tad viņi nebija tik ļoti jaudīgi. Jau vienmēr, kad es spēlēju Enderman farmu, kāds vienmēr ātrāk uztaisa par mani. Viss kaut kur vienmēr steidzās. Vai vienkārši nebija ko darīt. Un es nekad viens pats nevarēju uztaisīt. Tagad es domāju, ka es tādēļ paspēšu pats uztaisīt. Bet Enderman farmu varētu būt labs. Varbūt kādiem jau ir. Bet labi, es gribētu laikam uztaisīt savējo. Es varētu izīrēt kādam. Labi, es pacirtīšu kokus un tad es noteikti būšu apkārt. Pārku nedaudz koku. Arī bišķu koku pārbūt. Sugarcane bišķu paņēmu. Un kaut kā tā. Laikam kaut kas jāsāk beidzot darīt. Vai ne? Tieši tā. Tātad es paņemšu materiālus. Man sākumā vajadzēja laikam čestus uztaisīt. Tā. Es domāju, kur man tieši priekšā ir vieta. Uztaisīsim vairāk dabūt čestus, ko mēs tur ar diviem. Bum, 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 bum. Un tad vēl pārnesīsim. Šķirot. Es domāju, nešķiros. Kurš darbos, nešķiros. Bet nobili palieku šitā.
ko viņš man maisīs. Vienkārši nākošais mājas lieksim tur. Bet man ļoti daudz Blackstone. Vai man izmantot Enderman fermē nākotnē? Vai arī man tagad labāk? Es gribētu kaut ko uztaisīt. Tikai ko? Es padomāšu, un to viņi būšu apkārt. Es izdomāju, ko es taisīšu. Varbūt kāds jau saprot, varbūt kāds no OG laikiem saprot. Bet es taisīšu šo lietu labāku, stiprāku, daudzreiz labāk. Pagaidām šādi izskatās, es iezīmēju tādu kā kontūru. Un es domāju, ka pagaidām īsti nevar saprast. Varbūt tikai nojaust, kas tas varētu būt. Bet tā kā man ir ļoti daudz Blackstone bloki, tagad ir daudz koka, es domāju, mēs varam kaut ko labu uztaisīt. Tādēļ aiziet. Es turpināšu un tad vēlāk parādīšu savu progresu. Pagaidām izskatās šādi. Esmu nedaudz uztaisījis, kā lai saka, tās arkas. Atzīmēju viduspunktu. Pat pagaidām izskatās šādi. Jā, man ideja, kad es vēl īsti nevaru atklāt. Bet jums vienkārši ar laiku būs jāredz. Un varbūt jūs jau tagad varat saprast, no kurienes es šo aizņēmos. Aizņēmos, tā bija laikam mana ideja, bet viņa atgriežas. Jā, es domāju vēl pabeigt. Bet es nedomāju šoreiz aizklāt šo, bet kaut ko savādāk. Labi, redzēsiet progresu. Un šobrīd šādi izskatās. Ir vieta uzlabojumiem, uzlabošu, un tad es domāju, izskatīsies ļoti labi. Pagaidām visās diezgan, kā lai saka, švaki, bet tad ir iespēja uzlabot. Visu laiku kāds spiež nakti un zombijas liek uzbraukt. Viņš tad naktī jau nevarēs saglāt, vai ne? Varēs gan? Nevarēs gan. My God. Ui! Nāk pa vienu. 1, 2, 3. Viss. Tagad es domāju, varētu bišķi tekstūriņu uz šādi. Es domāju, ka izskatīsies labāk. Šādi. Oi. Šādi. Vai tu vispār tādu ko? Šitā. Nē, šitā noteikti nē. Šitā. Lai iet tur. Labi, nē. Nevajag. Vajag. Paņemsim šitā. Es domāju, ka šeit būs labi. Opā. Vajag vēl. Nevajag. Un tagad šitā pusīte. Abu. Bet šitāds. Chicken jockey. Viss ar jātnieku uzbrūk. Un nostam. Un kas ir šitais? Es domāju, mēs obligāti noklausīsimies šo disku. Es vispār redzēju Wikipēdijā, kad var dabūt no Chicken Jockey disku. Un es to dabīju. Mēs paklausīsimies obligāti. Bet vispirms pabeigsim šo brīnumu. Protams. Kas šeit notiek?
Vot, skauž. Viši. Man ērta galva. Čau. Uztaisim lielāko torni serverī. Lielāko torni serverī. Davai. Bet vajag shadow apakšā tad, jo tad viņš varēs palidot. Tu. Narkomāni, kāp augšā. Lielākais torni serverī. Kāp augšā. Ko tu nesaproti? Wow. Man čīti. GG. Anti-cheats man neuzsver. Es slidoju vienkārši apkārt. Nē, normāli. Wow! Administrātie mani neredz. Es noteikti nedomāju, ka tu hako. Wow. Ai, nē, mūs iznīcinās. Mēlam, mēs esam dead. Mūs suffocatos. Nu man ir labi. Man esat dzīvs. Esam zemes. Mani prostā. Man reāli ražojas. Čaudāki. Tev nevajag krāsnes. Admin, es gribu reportot fly hacking. Ja es būtu to darījis, man būtu bijis bans. Dievs, Kas to zina, kad ir voice chats? Let's go. Un kurš ieties voice chat funkciju? Pagā, Tas bija mieklīgi. Labi, jāiet apakaļ. Viņš dūpo. Pabeigsim šito un disku noklausīsimies. La. Čika. Varētu kaut kādu šeit varbūt. Runāsim. Tik lielu. Šādi. Nē, pie zombiju vispār. Visu laiku nāk. Kā kāds spawnot viņus, ne? Un kas ir šeit? Visi mani galina. Viņa talants. Viņš ir labs cilvēks. Viņš man vakar ievilka neverāli. Es 2 reizes nomiru. Kāds labs cilvēks. Jau. Viņam Jau. maz bērnu saist. Jā, pats. Kas man pat uzsins? No sākuma jāpabeidz, un tad jāiet tusēt. Vai. Viņš vakar shift kliks nestrādā. Ņemam šādu. Es domāju, es vēl pielabošu, un tad jūs redzēsiet fināla projektu. Tā kā jā. Šādi izskatās fināla projekts. Es domāju, izskatās ļoti labi. Un es gribētu bišķi vēl salīt augšā un apzaļumot. Un izskatīsies ļoti labi. Un jā, izskatās interesanti. Daudzreiz labāka versija nekā bija 2. sezonā Side Survival. Tagad atpazinā, izskatās ļoti bīstami. Un ko viņš darīs, jūs ar laiku sapratīsiet, ko viņš darīs. Bet tas tā kā vietiņa centrā smuka. Bet apzemimoši bišķi vainas bišķi pielikuši. Un kad zālīt augšā izskatīsies ļoti labi. Tagad apskatieties, kā izskatās no putnu lidojuma. Smuki, ne? Es domāju, tagad jāatrod veids, kā nopelnīt lielo piķi. Es nezinu, ar ko lai iesāk. Es apdomāšu un tad atgriezīšos. Naudas pelnīšanas veidu joprojām neesmu vēl izdomājis, bet es izdomāju apskatīties, ko vispār var pārdot. Ar sliktašu varbūt Tharagd Stone un pārkraftot. Jā, Stone Bricks 4,57. Kas vēl varētu būt par labu veidu? Deep Slides, ar siltaču ārogu. Pēc Stone Bricks Haste efektu varētu būt insane. Un būs, ferma, stringi, konkrīts ir čakarēšanās. Cik konkrīts pārdodas? 15. Es cik tā? Nē, es jau domāju atkodu. Kas miesniegs? No gaļa, it kā makšķrēt varbūt. Bet te recepts
Bet recepts šo varbūt jāpieraksta. Nu, es pierakstīšu sānā. Tik labi kā Stonebricks. Oh my god. Tas viņš visu laiku stāv. Un tas pirmie itemi ir noteikti no turienes, no tiem spawneriem. Uz videos var būt labs. Chicken ir saspawnot un nosis. Pavārs. Kēroti. Nu, nekas no šiem noteikti nebūs labs. Ja nu vienīgi burkāni. Bet zelts. Ja nu vienīgi palais Iron Farm var būt labi. Piefiksēsim. Kas vēl? Vārds, nē. Netherite. Vispār dimanta hovu reāli viss izdevīgākais. Kāpēc tu gribētu pārdot pa 3 dimantiem pickaxe, ja tu vari pa 2 dimantiem hovu pārdot? Bet tu daudz dimantu tādu būt. Ja nu vienīgi kaut kas aizdomā. Galvenieks. Nav nekas labs. Kas ir labākais veids, ko varētu pārdot? I don't know. Es skatījos, Palīdzi ka man Stonebricks varētu būt labs insane. Tu paņem beaconu uztais un tu pārkrafto. Pie kura viņš ir priekš? Pie builder? Laikam. Nu tu iedomājies, tu heistu ar silku taču sarots stone un vienkārši pārdot. Tas varētu būt insane, ne? Nē, es varu mēģināt. Bet ja vienīgi beacons jādabū un silku taču. Man ir beacons un man ir siltāš. Nu tad tu vari ietestēt. Nē, man ir citi plāni. Aha. Nu labi, tu man skaties. Es skatīšos, kur tu pārdod. Es vērošu tevi. Labi, čekiņš kaut ko zina, ko es nezinu. Skeleton Farm varētu būt insane. Tā ir īsti noklausīties mūzikas disku. Es domāju, ka varētu šai epizodē pielikt vietu jau. Un, ak, Dievs, lava chicken mūzikas disks. Aiziet. Paldies, ka skatījies un čau!